Man īstenībā interesanti ir tas, ka pirms 2 vai 3 dienām man uzvanīja viens spēlētājs, ar ko mēs kopā spēlējam Triestā. No Francijas viņš ir olimpiskās sudraba medaļas ieguvējs 2000. gadā, ja nemaldos. Un viņš saka, klausies, es skatos uz Luku Banki tagad, tās dažas spēles, ko viņš pavadījis, tas taču ir pavisam cits cilvēks. Jo skaidrs, ka mēs spēlējām tādu 2000, viņam bija nemaldos 36 gadu. Tā kā jauns... Kāds viņš bija toreiz? Traks. Treniņi bija vājprāts. Ļoti grūti bija izdzīvot to viņa izdzīvošanas skolu. Bet to, ko es redzu tagad, skaidrs, ka viņš ir, kā jebkurš spēlētājs, kā jebkurš profesionāls, ja tu gribi attīstīties, tu audz, tu pilnveidojies, un tagad tu redzi Luku Banki pavisam savādāku, daudz nosvērtāku, daudz profesionālāku. Tā kā, bet atkal tās emocijas, ko viņš ir izdarījis, kā viņš ir pārveidojis Latvijas izlases, jo skaidrs, ka spēlētāji ir tie paši, vienkārši viņš varbūt uzlika pareizos akcentus, un arī viņš iemācījis, arī parādījis mūsu pāriem treneriem darba etiku. Jo, ja mēs gribam sasniegt augstus rezultātus ar varbūt tādu ne tik ļoti zvaigžņoto sastāvu, kāds iespējas ir Spānijai, Francijai, mums ir ļoti jāpiedomā pie darba etikas. Pie pareiziem knifiņiem, lai iznot. Katrai detaļai ir no svara, it īpaši ar mūsu mazo populāciju, ar mūsu finanšu iespējām. Tā kā viņam ir pavisam cits redzējums arī uz basketbolu nekā mums bija līdz šim. Tā kā nepaņemot, saku, daudzus līdz tam svarīgus spēlētājus, mums kā Latvijas sabiedrība uzreiz ir ažiotāža un kāpēc, bet tagad mums pašiem ir jāsaprot, kāpēc varbūt līdz šim mēs neesam sasnieguši pasaules kausu, kāpēc Alašs mums līdz kaut kam ir pietrūcis viens metiens, varbūt tieši tam dēļ, ka mēs virzamies, bet līdz galam mēs nesapratām to pareizo profesionalitāti. Kaut ko esat pārnājuši ar viņu, kā viņš atcerās tevi toreiz, kā basketbolistu vēl tagad? To ir godīgi, mēs neesam runājuši, bet, labi, pieminēja, varbūt būs jāparunā. Bet skaidrs, ka es domāju, ko viņš var atcerēties. Man bija 18 gadi. Jā, tagad ar kaut kādu puišu runājot. Kā jaunais, protams. Jā, tur jaunais kaut kāds skrāja. Kā tu nonāci toreiz vispār pie viņa? Viņš tevi izvēlējās vai kluba vadība toreiz izvēlējās? Kā tas bija? Zini tu to vēsturi vispār? Kā tu nonāci pie viņa? Jā, tas bija. Mums bija Zadara Eiropas čempionāts 18. Un man atnāca piedāvājums. Tur bija vairāk no Eiropas. Un viens no tiem bija no Tele Triests. Un 18 gados, ko tur ir saprast tev? Tas bija 2000. gads. Jaunie spēlētāji vispār nebrauc uz ārzemēm, jo tādu iespēju nebija. Tādu basketbola akadēmiju sistēmu Eiropā nebija. Tajā laikā vēl sports nebija tik tāda biznesa vide. Tagad to piedāvā Madrides Reāls, Triesta, to piedāvā Amerikas augstskolas, kur izvēlēties. Un visi met naudu uz galda, ja? Izņemot Amerikas augstskolas. Jā. Un, protams, ka tajā brīdī tu uzticies cilvēkam, kurš tev piedāvā tos līgumus, aģents. Tā ir 18 gados. Tu aiztais acis un saka, jā? Ne gluži aiztais acis, tur uzreiz tu apsties tur ir kalni, Triesta, tas ir forši starp Alpiem un Adrijas jūru. Trīstap dzīvos jau balkoni, vispār super. Tā kā, bet, protams, ka arī kāpēc bija ievirzi attiecīgi uz to Triestu. Un tāpēc, ka Luka Banki arī kaut arī bija traks, bet viņš visu laiku deva iespēju jaunajiem. Līdz ar to es nevarēju pateikt, kamēr Luka Banki bija pie Triestas vadības stūrs, ka man nebija iespējas neregulāri, bet arī spēlēs man bija iespēja sevi parādīt, tīpaši, ka tā kā bija Koročkaus, ja nemaldos, tas bija otrais pēc spēcīgākais klubs, jo Līga, jā, jo Itālijas un Spānijas klubiem, tomēr, ja tu nespēlē ar līdzīga ranga klubiem no citām valstīm, tur baigās intereses nav. Līdz ar to mums tur pretī nāca Ungārijas, Beļģijas klubi, un baigās ažiotāžas to nebija. Līdz ar to mums tur jaunajiem bija lielāka iespēja sevi parādīt, bet mums arī treneris ļāva
Viņam arī paldies, ka viņš deva tās iespējas. Jo, kad mainījās treneri, atnāca viens vecais, tur smagi pabīdījies, tur tuvāk faniem. Skaidrs. Es ļoti daudz paralēlus velku, skatoties uz Luka Banki darbībām, gan šeit čempionātā, gan pirms tam ar Bobu Hārtliju. Un man liekas, ka viņš ir tāds cilvēks savā ziņā. Es nesaku, ka tas ir labā vai sliktā ziņā, bet cilvēks divām sajām, ka viņš ir viens cilvēks komandas iekšienē ģērbtuvē un viens viņš ir publiskajā telpā pavisam kaut kas cits. Tu varētu tam piekrist? Ir tas tā? Jo Hārtlijs tiešām tāds bija izteikti, un man liekas, ka Banki arī ir tieši tāds pats. Es nemāku pateikt, kāds bija Hārtlijs. Tomēr tik dziļi gardrobē man neviens nevaida. Par Banki, es neteiktu, ka viņam divas sejas. Viņš tāds ir. Tā kā viņš ir intervijās, tāpat viņš arī ir ģērbtuvēs. Ļoti strukturēti, ļoti motivējoši, ļoti emocionāli, bet tas ir tikai viena puse, ko mēs redzam. Tas ir tas veids, kā viņš uzmundrina, kā viņš pārdod to produktu, bet to, ko mēs neredzam, es arī biju rādījis arī treneriem, ka tev viņš pēc tam atnes 21. gadā vienkārši tādu grāmatu, grāmatu ne, bet pierakstu tādu kā burtnīcu, klādi, kur katrs treniņš, katra detaļa, katra pārdomāta lieta. Un tad tu saproti, ka viņš ir nenormāli prasīgs pret sevi, viņš ir nenormāli prasīgs. Pārējiem. Līdz ar to skaidrs, ka mēs nevaram nodrošināt viņam vislabākos apstākļus, kā to varbūt citas federācijas, bet viņš arī saprotoši. Un līdz ar to, ja viņš kaut ko prasa, es zinu, ka tas ir tikai tāpēc, lai mēs sasniegtu labāku rezultātu. Tā kā viens, ko mēs redzam, kā viņš intervijās runā, bet otrs, kādu viņš darbu iegulda, varbūt, kad viņš nav pie kamerām, un tas ir ļoti smags darbs, ļoti detalizēts darbs. Un es domāju, ka tieši tas nesa tās uzvaras, jo mēs redzam laukumā, jau komanda skrien, jau pulkstenis ir aizgājis. Bet to, ko viņš izdara, katru detaļu ieliek iekšā pirms tam, tas ir pavisam cits stāsts.